jaunajā vietiņā kaut ko jaunu dari, kaut kāds savādāk veida progress. Ņom. Laimīgs cilvēks, paēdis cilvēks. Bum. Diks LV komiks. Wow. Tagad vajadzēja to te, tā kā Žoriks Vartānovs. Laba diena, tauta! Opiņā, kas tad tur šķirstās? Apcies, ka Jānim tās otras rokas ātri šķirstās. Es tikko tieši gribēju teikt, viņš tik ātrs ir visur, kā viņš pie bērniem tika. Notračī momentāli. Skaists. Jā, man arī ir. Jā, man arī kaut kur ir. Bet es tu uzēdīšu. Jā. Ko garšīgi ēd? Ko šodien tev iedevu bez maksas? Šodien man iedeva ābolīt bez maksas. Pērciet Austrālijas ābols. Man liekas, ka Jānis man liekas baigi grib parunāt, Džekai grib baigi pateikt, kāpēc es paēdīšu. Jā. Nāc Jānīt no tās tumsas ārā. Ko tu kautrējies? Nu nāc. Labvakar. Tas prieks, ka beidzot mēs esam izdevuši pirmās kopijas paraugam, kā izstās mūsu komiks krājuma grāmatas. Un mums ir tas prieks un laime, ka mums ir pats pirmais cilvēks, kas ir dabūjis viņu savās rokās, un viņš tūlīt laivā stāstīs par pirmajiem iespējām. Pirmais cilvēks dabūjis mūsu grāmatu. Bļā! Pirmais cilvēks laivā. Sveiks privāti. Vispār es arī jūs radīju. Neizrunājās. Kā radīt, tā noslaukīt. Tā, lai sens ir. Bļaciņas neklīši bija kādreiz. Būšu godīgs lasījis neesmu. Vēl pagaidām pāris epizodēm es pārskrējis. Bet es ievērtēju to dizainu, to izdomu. Paskatoties cilvēki, kas te notiek, te neviena vieta nav tukša. Te var iegrimt arī nostalģijā kaut ko no 90. un 2000. gan jau var atrast. Kurā gadsimtā? Kurā gadsimtā? Un kurā universā vēl pajautā? Vai ne? Kurā dimensijā tu īsto grāmatu atšķīri? Bet, nu jā, ļoti burvīgi jums tā ideja. Man jau patīk, ka viss ir aizpildīts. Kad viņi tikko saņēma kaut kādu stundu, pusotru varētu būt, es pētīju tikai visu, kas ir apkārt epizodēm. Tur jau ir ko darīt un redzēt. Kā vispār izdomājās un kāpēc tieši šāda dizaina un tik masīva? Kāpēc ne mazākās eksemplāros? Kā mūsdienās taču visi grib 100 reiz no viena nopelnīt, tad tu izdomāji vienreiz un tā kārtīgi vai nemaz netaisies pelnīt? Nu, tagad jau pats galvenais, visa šī laivā iešanas un sviestā iešanas šīs sarunas mērķis arī ir izdomāt, kā tad no tā, ka tagad ir pirmais solis izdarīts, mēs esam uztaisījuši izdruku, ko var rokās fiziski turēt un apstīties. Tātad šitāds viņš iztīsies. Man personīgi pirmais lielākais pārsteigums bija tiešām tas apjoms. Kad viņš ir 204 slaps. Jānk tik ātri runā, ka vajadzēs titrus apakšā viņam, man tā liekas. Pēc tam rīkoja. Un ir tas, atbildot uz to pirmo jautājumu, tā galvenā ideja bija dabūt 1000 epizodes. Nu, lai būtu nevis vienkārši kaut kādi 100 vai 200 kaut kādu lielu apaļu skaitli. Un tad šis ir visu beidzamo 45 gadu laikā radītie zīmējumi no mazām bērnu dienām līdz tagad mūsdienām,
kur ir jau... Pasaka, ka tu vēl vēderā zīmēji muterei no iekšas ar baloniņu izkrāsoja visu ģezbili jaņis. Grafitī. Un sākās tas viss pavisam sensenā bērnībā. Un man pirmā atmiņa bija, ka es skatījos caur aizmuguru slogu pie vecmāmiņas, un es domāju, pasties, cik daudz viss tā interesanti ir pasaulē, un to vajadzētu kaut kā piefiksēt. Un tad, kā tu to vari piefiksēt, ka tikai tad, ja ar kādu citu to pārrunā, un pēc tam pierakst, un pēc tam var pārlasīt, un secināt, jā, tik tiešām tā bija. Vēl var atcerēties. Kaut kas. Tas ir ne visiem tas cietais ir tāds. Tāpēc mums tepat otrajā lapā šeit arī bija ieraksts, ka vidi tā bija. Jā, bija gan. Es, protams, svecīt neturēju un klāt nestāvēju, bet tie piedzīvojumi stāstīni, ko es esmu dzirdējis, wow. Nu, un būtībā... tas, cik garšīgi vēl Pinks to pasniedz. Jā. Nav jau melots. Jā. Nu jā, un tad būtībā pirmsākumu tam visam ir cilvēks sēž kopā, tā kā pat tāpat kā mēs šobrīd grupā smejamies, ik pa brīdim viss, kas ir ļoti jautri un aizraujoši, un tad mēs pamēģinām papildināt, ko viens otrs saka, līdz beigās mēs atrodam kopīgu valodu, smejamies par jokiem, un tas bija ļoti smieklīgi un ļoti fantastiski aizraujoši. To vajadzētu pierakstīt un kādu un uztaisīt grāmatu, bet parasti nekad viens tā nedara, līdz, kamēr beigās es sāku pierakstīt. Tu sāki jau kaut kādā komiksa virzienā, kaut kad jau skolas laikā sāki? Jā, to grāmatu, to mikrofonu tā nečerstina, baigi gausīt griež. Kā tieši komiks cēlās? Vai tu sāki jau reāli skolas laikā kaut kādus tā kā karikatūriņas komiksiņas, vai tas vienkārši attīstījās laikam ejot? Komiksi ir pats augstākais mākslas pasniegšanas veids, un tas man šķiet pilnīgi skaidrs no paša pirmajiem, ko es viņas redzēju, jo tur var viss precīzāk un viss detalizētāk izlikt un izstāstīt tieši to konceptu. Tur ir bildes kopā ar tekstu, kas ir pats vissaprotamākais un vispārskatāmākais veids, kā pasniegt un uztvert informāciju. Tas ir visapkārt. Lidmašīnā, ka tur lido arī tas informācijas buklets, kur saka pieliecies, un tad ir aprakstīts un uzrakstīts bildīt. Jā, ja piemēram Michelangelo tajā svētā Petra bazilikā būtu jau pielicis tos dialogu balonīņus klāt, kur Ādams ar Dievu tur saskarās, tad viss būtu daudz skaidrāks. Tā ķipa, what the fuck, Sixteen Chapel, jā? Ja būtu pielicis balonīņus klāt, ar tekstu tur, que pasa? Un tad jau pašā sākumā, kā tu redzi, ka tu atšķiri vaļā, vai ne, tajās pirmajās lapās. Pirmais jau, ko tu uzreiz redzi, ir tie stūri zīmējumi, ja, kur ir vecās kladīgi, kurās tas viss liek iekšā zīmēs. Visi vecie, senie zīmējumi kopš. Var saskatīt bērnu rokrakstu. Mēs runājam par šo te, kas malā. Tā, kamera. No Janka, viņš īpaši to mainījies. Tas ir, kas tas tāds ir? No A komandas kāds čalīts ar to grebēju. Izstāst kaut kā, domāts ir komando, bet pēc tam ir saprasts, ka nevar uzzīmēt tos matus no sāna, tad izlēmts ir, lai izskatās, tad ir konā. Un tā nejauši šitas te banāns. Jā, tur ir kombinēti kopā, jo viss tas ir šitā klāta, ko es te rādīju, tā ir, ka 32. Jā, tad tur tās iepriekšējās, tur ir zīmējumi, viņi visi vienkārši ir sakompilēti savāk par tiem gadiem. Jo, zīmē jau kopš jau atcerās, visu laiku taču ņem kaut kādu papīriņu, raksta un pieraksta, viss tas, kas ir galvā iedvarā, jā? Tā dizaina ideja bija, tu kaut kur smēlies viņu vai pats izfantazēji vispār gan tos epizožu nosaukums, kas ir redzami šeit, šajā vidū, jā. Un tās pašas malas.
Reāli tāds Janko, kad filmu taisīs, kurš aktieris tev spēlēs? Izpildījumā. Kurš no mūsdienu aktieriem tev spēlēs, ja filmu taisīs Čaks Norris? Vienā no komikas epizodēm ir, mēs esam, kas tas bija? Slepenais, nebija slepenais eksperiments, kaut kāds cits balto acu klubs ar vēl ne. Bet tas bija, kur bija tā meitene, kas uztvēra viņu pa Herbertu Ingo Šmitu. Tas bija noteikti Ala. Vai Pulkni neviens neraksta. Un tur bija tieši tāds pārtums, ka bija cits kaut kāds uzvārds. Tālūk. Nu, un tad šī uzvārda Pinkačatarjans. Mans armēņu radinieks. Vahtanks. Pinkačatarjans. Bet es, man liekas, nesadzirdēju atbildi tieši par to. Jā, par dizainu. Par dizainu ideju. Pats piedzēsēji vai kāda cita? Tas nāk par dizainu tas nāk tieši no tās nepieciešamības, kad ir jābūt 1000 epizodēm. Loģiski viņam ir kaut kā jābūt jāstrukturētām. Loģiski tas ir decimālā sistēma uzreiz, tad katrā lapā sanāk ir jābūt 10 epizodēm. Tas ir tieši loģiski, jābūt 5 katrā pusē, vienā otrā, tad kurā vietā likt epizožu nosaukums, loģiski pa vidu starp viņām likt viņas nevar, viņas jāliek kaut kur vienā pusē, vertikāli. Visdrīzāk iekšmalās, jo savādāk viņas pašā ārmalā viņas ir pārāk atkārtojās viena aiz otras, un līdz ar to arī, ka tu viņus šķirsti, un tev tā ir jātaisa, tā grāmata jātaisa vaļā. Un ik pa laikam jāiet iekšā, kur tur ir kāds ir nosaukums šai epizodē. Tas ir arī tāds drusku kaklu vingrinājums, tā kā šī ir arī tāda exercise book, vingrinājuma grāmata. Jā, man arī tie pirmie mirkļi man bija tiešām tādi, ka visu laiku viņi grozīju, pētīju. Pirmais jau man patika. Es arī redzu vispār, te pa lielam ir rakstīts, kā radās ideja. Kāds zinātnieks īstenībā? Zinātnieks varētu saukt pa grozpētis. Zinātnieks varētu būt grozpētis, jo viņš apgroz un papēt. Jā. Un te ir kur arī ir tas kā būvējās tā ideja, ne? Te vēl tas ir pats vēderā. Te viņš jau sāk domāt pa zīmēšanu kaut ko mazliet. Un tā jau tālāk. Un te viņš izlauks baloniņu priekš grafitī. Klik. Tu to izskaidroji vēl labāk, kā es spētu. Un uzreiz tas teksts, tā, čiks, trapīsim. Tā jau ir glītāk. Kā reiz sakrāsoja un ir. Nu, jā. Un katra grāmata ir zolīts kilo, un ja ņem uzreiz gan latvisko un anglisko, kur katrā ir savā veidā teksts, tad var taisīt tādu, nedaudz vingrošanu uz abām rokām, balansēt. Tas viss ir Piedziedot slaveno igauņu dziesmiņu, totālā lupatā. Totālā lupatā, tumata lukatā. Tumata lukatā, totālā lupatā. Tālūk, un tas viss būtībā zina, kā cilvēki citreiz sēž. Protams, ka tur sākumā bija tas disklēmēs, ka nekas no tā viss nekad nav noticis, un jau kāda līdzības ar pareizajiem vai īstajiem vai reālajiem cilvēkiem, ja tur viss pilnīgi galīgi neskaitās. Un seks Latvijā vispār nebija, kā mēs zinām. Nu jā. Stārķi katru gadu atlidot, domā, ko viņi svētuļi ar gariem knābiem. Tie, kad krābi izmēram ir nozīme. Un tad tā doma bija paņemt un savākt visas šīs domas kopā un beidzot izdrukāt pārna atvēziens grāmatā. Kurā brīdī šitas te klauns uzradās kā viens no galvenajiem personāžiem. Viņš vienmēr tur ir bijis. Pa vidu starp dziesmām mēs dabonam ārā kaut kādu ceļu, kā mēs varam katrā skatītāju un lasītāju mājās dabūt pa grāmatai, jo katrs taču grib dabūt sev un palasīt, kas tur īsti vispār viss ir. Bet tas ir tāds diezgan garš ceļš, mēs nekad to neesam darījuši, ja? Un tāpat kā nekad neviens mūžā nav darījis nekādu štādu viss iešanas laivās un straumēšanas, tur, es nezinu, vai sākumā vispār skaņa bija, tur
brīžiem dažādas brīnumus var redzēt. Katru dienu tāds tehnoloģiskais pārsteigums, ja, kad mums pat dienas tehnoloģiskā pārsteiguma balvas mums būtu jādod. Bet, un galvenais... tu saņem tās te rūpnīcas traumu, to mikseru. Straumētājs pēc galvenais. Zirgiem. 76. gadu. 76. gadu. Zelten tāds spilgt. Labi noturēts. Jā. Tas sanāk, jūs esat jau no bērnības vai tikai kaut kad vēlāk studiju laikos? Ko? Es viņu vispār nepazīstu. Es domāju, ka tas ir tavs šovs. Tu saku ielaidi. Straumēni. Man pasūrd atstūtījās, ko jūs paši vainīgi. Un mēs par tiem tur, par tiem izlaistiem ceļiem. Mēs satikāmies pirmajā kursā. Kas ir ar izlaistiem? Es viņu pirmoreiz ieraidzīju. Kādreiz pastāstīšu. Studijās. Ieraudzīju un tur uzreiz mind blow, what the fuck, kas tas par personāžu, ne? Un tad mēs izlaidāmies dažādos ceļos. Pazaudējām sev un atradām. Bet tas stāsti par to, ka pirmoreiz es ieraudzīju pirmā kursa, pirmajā reizē, kad mums bija kaut kāda pirmā lekcija. Un mēs stāvim, bija ilgāk laika jāstāv blakus durvīm, un nebija pasniedzējs, nebija atnācis, un viņš beigās arī ilgi mums neatnāca. Un tad mēs sākam bišķiņ dzītas viest par to, kā tā ilgi jāgaida, un pārbaudījām viens otru ar kāds, kurš zina kādas šutkas, pasmējāmies, anekdotas, humors varbūt pagaidām sakrīt, man liekas, tā lekcija pēc tam arī nenotika. Un tad mēs aizgājām, sākām kaut kur staigāt, runāt dzītas viest. Rociņās sadavušies. Bet tajā brīdī no studījušās te universitātes ēkas iznāca ārā Visvalžu ielā. Jā, Visvalži bija, jā. Iznāca ārā Egija Bruģi, un mēs bijām apburti ar viņas zilajām acīm un lieliem personību šo lielo. Lielajām acīm. Zilām acīm un lielām acīm. Lielajām acīm. Fantastiski, vēl joprojām. Egija, labi jums. Dziesma par liliputiem šeit būtu īsti, ja tā. Jā. Es vienmēr... Tāds īstas idejas vispār reāli piefiksēt, ko izpilda Pinks un tās sarunas un tie mēģinājumi nolaust meičus. Tas notika kaut kādā tusiņā, ka tu saprati, ka šitam ir piegājiens, vajag piefiksēt. Tu zini, es uzreiz redzēju, kad ir cilvēkam ir spējas un talants un prasme, un viņam ir vienkārši visādu lieliski piedzīvojumu un stāsti. Un turklāt jau vairāk mēs kaut gājām uz visādiem dažādu veidu pasākumiem, un tur skatījās visu kaut kādas interesantas lietas, kas pēc tam turpinājās vēl visādās citādās, vēl interesantākās. Un ir šī nemitīgā dzīšanās pēc taureņa renes, lai aplaimotu savu šlongsteļu tanku sliedi, bija vienkārši prasīja nenormāli daudz naudas, enerģijas un laika un negulētās naktis un gaidu pīles. Būtībā jā, nonācis līdz tādam stāvoklim šobrīd jau, ka nenokamoties par to visu, tā kā ir pilnīgi absolūti sajūsmi par to, ka gal beigās viss tās tusiņos, kur tu ej un kur tu pieraksti, tad vienā blociņā, un tad pēc tam tagad jau telefonā, ja tu tur kaut ko mēģini ierunāt, neierakstās visas tās tehnoloģiskās, tad beigās to visu savākt kopā, izfiltrēt caur epizodu. Tas ir gadsimtu gaitā izfiltrēta prasme, ja, ko es tā cik nu spēju atpazīt un apgūt šajā īšajā. Ko es ilgi dzīvotājs gadsimtu gaitā? Nu jā, 2 gadsimti pārdzīvot. Melots nav gadsimtu gaitā. Bija pagājušā gadsimtā un šajā gadsimtā. 1000 gažu. 1000 gažu bijā. Es kā 1000 gažu bijējs. Tas, kurš 1000 gadi nomina. Milēnijumu pievarēja. Viņš kvieca viņu tā kā cūk tā 1000 gadu, bet nomainījās.
Jā. Jauki, vispār vajag interesanti. Daudz dažādas psiholoģiskās visādas pārmaiņas notika pat tanī laikmetā. Tur jau bija arī tas man, citējot no ievada, reaģējot uz Funkenbakstenu un vienlaicīgi internetu satīmekļojošo savaņģojumu visradikāla seksualizācijas afro-hip-hop sājobu milēnijumu griežos, kas šķita jauneklīgi šokējoši skatīt neredzēt supersvaigs atraktīvums. Un cik daudz no toreiz topa taps šodienas kakā. Otrādi ir. Jā. Un tur, kā tu redzēsi, caur gartām grāmatas malām, ja, tur ik pa laikam tur sāksies arī visādas fragmentiņi no kaut kādas avīžu izgriezumi no tā laikmeta, kas ilustrē zināmu dvēsmu, kā tur ir būtībā iekapsulēts vairāku dekāžu piedzīvotais, redzētais un skatītais un tādu vai citādu iemeslu dēļ saglabāšanas vērtais. Es soundtrack mēģinu sagādāt. Jā. Nepūties, bet svilpo līdzi vai dungo līdzi. Gustavā. Viena no slēptajām rubrikām, kurā ir šīs dienas viņa dziesmiņa fonā dungojumā. Fonā dungojumā. Pareizi. Kaut ko jaunu var uzdungot. Tikko jau bija palaid garām pats vainīgs. Tā nebija dunga. Kāds? Svilpdunga tā bija, dungasvilpis. Pirms tam ierosināja, bet arī nedziedājām. Tā, mēs atbildējām uz tiem grāmatas jautājumiem, to konkrēto, jā? Nē, tu pabeidz. Pinks pierakst notis šitai dziesmiņai, bija labs gabals. Kāds viltnieks. Nu, man tā atcerās, pa kurā jau dziesmi Cik tad tur tā darba? Jā, pagaid, dorē, mī, fasoļ, pupiņās. Zinām, mācāt tikai ko. Fasol, tā meitene par to gultu. Fasoļ. Katrā ziņā. Jā. Tev bišķiņi iepauzējās. Tev vajag atkal to iziet iekšā ārā gājienu. Šis lūgums tiem, kas arī iekšā paskatīsies un pievērsīsies. Šis de-interruptions, kad pazūd vienam connections. Toči viņš pazūd, viens apvainojās. Negaidītā jaunā rubrika. Es gribēju vēl uzdejot. Uzkārās, bet viņš gribēja vēl uzdejot to visu. Pagājušais viņš tāpat. Jā? Jā. Pagājušās reizes nebija, atceries. Šitā skaitās pirmā, kā varbūt pagājušā reize. Rītdienas vispār nepastāv. Rītdien būs šodien, rītdien. If you're worried about world ending tomorrow, don't worry, it's already today. No, tomorrow in Australia. No, world ending today. If you're worried about world ending today, don't worry, it's already tomorrow in Australia. What? Viņš jāpakaļ. Kaut kas nāk, te viņš ienāk, jā, viņš ienāk kadrā. Svētība. Pasvildi ielicis. Mums ir šīs dienas Viņam screensavers ir pasvildi. tehnoloģisko muļķīgi. Bet tu runā tagad vai vēl aizvien ir? Viņš tēlo, ka nekustās, kad es spēlēšu tos te. Viss ilgāk nosēdēšanu mierā. Sēž uz rokas šobrīd savajās sešnieks spēlēs kadrā. Kurš zina, kas ir reālais sešnieks? Ko es gribēju pateikt? Nu, saki, kamēr vēl laiks ir. Halo. Nevar jau trāpīt. Jā, halo. Vai tev moši jāpārstartē viss kompis ir? Vai jāpāk jaunu? Nē, neko. Mo? Atnāc. Moši atnāc. Normāli, mēs jau Viņš jau, kamēr viņš nedodat vārdu, piespētās. es vienkārši pauzēju, jo jūs runājat. Kāda jēga visiem trim runāt? Pareizi. Jā. Nu, mums vēl ir 6 minūtes līdz pusstundas beigām, tā kā pie vārdu var arī netikt. Frans, tagad. Tāpēc es gribu pateikt, un man ir arī ieroči. Uploado zipfailu, izzapošu pats sev piekaut. Ko es gribēju pateikt, viena tāda svarīga lieta tiem, kas mūs paskatās un grib pasakot līdzi, kā mēs no
maziem zīdaiņiem šajā vispār tēmā izaugam par lieliem vīriem. Pasekojiet, piesakojiet aktualitātēm vienmēr vienot. Kā tur bija tie? Sekojiet, dalieties, vai ne? Un tad jau zīsim sviestu visi vienā čupā. Varat arī komentāriņos, mums te ir streamam live message, kur mēs ļoti gaidām tādu sviestainu tēmu, par ko ieņirt visiem kopā. Kādam noteikti ir arī piedzīvojums kāds. Pašā pamatā mēs mēģināsim vienu dienu, manī cerī, mēs vienu dienu spēsim atvērt arī to grāmatu vaļā un sākt kaut ko lasīt. Bet kā parasti, neviens nekad nezinu, vai vispār būs nākamais. Viennozīmīgi sāksim. Es māku lasīt? Bet man ir noslēgums. Es māku lasīt, jā. Tātad, es domāju, labāk publiski nemēģina, mazums nesanāks. Kas īsti vajadzīgs ir, kas īsti bullim ir vajadzīgs, lai būtu labs gads? Ko viņam vajag? Zāli un ķēvis, ne, bet govs, ja zāli un govs vajag. Nu, tas būtu labs gads bullim. Zāli un krānu ūdentiņu notecināt. Zāli un ķēvis, tas jau būtu tāds crossbreds jau, crossbreedings. Viņš tur nevar... Crazy horse. Crazy horse, jā. Trakās zirgmāts. Bullim traku zirgu. Katram bullim traku ķēvi. Katram labam sunim vien labs suņmeiteni. Nu, lūk, tā, īsumā jautrās sarunās mēģināsim atrast ceļu no tā, kas mums šobrīd ir rokās tā, lai tas katram ir pieejams. Protams, ja arī kāds, ja kaut kā zina un grib iedvesmoties un palīdzēt atbalstīt visiem ar laiku. Mēs esam uztaisījuši arī Patreonā saitu, kur var piesakot jau tagad tur kaut kā, bet tas bija tik sen, tas bija 17. gadā, tad mums bija kā ilgās pauzes, tur vēl visādi stāstu. 17. gadsimtā, jā, bet ceļot ar laiku. Šobrīd vismaz ir, tur var pieteikties, tur var vismaz kaut ko jau uz priekšu iepazīties, kā tas viss process notiek. Mēs gribam arī... Svecinām darbināms Wi-Fi routers no 18. gadsimta. Jā, bet pats galvenais ir tikt līdz tai pašai lasīšanai un padalīties ar to, kā tas viss skan un kā mēs līdz tam tikām. Ir interesanti, pasties, svēts vēl rēts. Svēta ir rēta no rēka. Rēcamā rēta. Svēts vēl jā, tieši tā. Nākotnē pārunāsim tev lūpu epizodu atsevišķi. Jā, tev uz 2 minūtes tev vajag dragā. Atsevišķi un tad jau... Nezinu gan. Lūpiņi. Paklausīsimies. Kakas noteikti tur, kur vajadzēs atcerēties. Jā, tā, tev vēl vajadzētu to parādīt. Man vairs nebija sajūta. Kaut kāds tehnisks aizķēriens, bet izskatās, ka varētu būt, ka dzirdat, ne? To bārdu nespēja kompjūters uploadot, viņš karās augšā tā bārdu, viņam baigi nelaudojās iekšā. Pārāk apjomīgs attēls. Jā. Katru matu parādīt, ne? Vai ne? Izšķirtspēja 0. Jā, tā. Var uzlikt tādu izšķirtspēju 0, tad ir melns ekrāns tikai. Kādu tu gribi, cik megapikseļus? 0 gribi. Gribi sacīt telefonus? Ne, bet televizors ar 0 izšķirtspēju ekrānam. Nav, nu tad buģim ir skaļi. Websites. Jā, pašu lapu www.dix.lv. Jā, tas ir websites, tur var aiziet un pierakstīties uz newsletter. Jā, tieši tā. Pierakstāmies, saņemsiet jaunumus, saņemsiet aktualitātes. Varēsiet kaut kā ātrāk varbūt pieslēgties mums, tad, kad mēs sēdēsim laimiņā. Varbūt par naudu. Būsim priecīgi, bet arī palasīt kādas ziņas no jums. Nu jā, kopā jautrāk. 20 sekundes. Tā. Un ko tagad skaitīt?
Priekā, tad līdz nākamajai reizei. Eins kuku, Pagaidām. zwei Jā. kuku, Tā. drei kuku, Bija prieks vier kuku, satikt. 5 kuku, 6 kuku, 7 kuku, 8 kuku, 9 kuku, 10 Nākamajai kuku. reizei teikt. Auf